Ventspili diezgan bieži, gan labvēļi, gan nelabvēļi, kurš ar ironiju, kurš ar cieņu, kurš ar lepnumu runā, ka Ventspils ir valsts valstī. Un tiešām Ventspilī ir diezgan daudz šobrīd jau atribūtu un arī darbības, kas raksturo Ventspili kā valstī. Mums ir savs karoks, kādreiz nebija, mums ir savs ģērbonis, sava laika josla, kā te pieminēja, tad mums dzīvojam un atzīmējam, tā skaitā jauno gadu sagaidām pa 33 minūtēm, 34 sekundēm tuvāk Rietuma Eiropai nekā pārējā Latvija, tā skaitā Rīga. Mums ir, protams, savas robežas, mums ir sava himna, kas radusies salīdzinoši nesenā pagātnē, mums ir sava valoda, ko jau jūs dzirdējāt. Lūk, un šobrīd mēs runāsim šajā visā kontekstā, ko es jums stāstīju, par divām jaunām aktivitātēm, kas apliecina mūsu šo te darbību valstī. Tad mēs veidojam savas vēstniecības un mēs esam izveidojuši savu naudu. Nu tad ir venti vai nav? Jā, es teikšu tā, bažām ir pamats. Tie, kas cerēja ieraudzīt mani, kā redzat, nav. Pat mana paraksta. Venti, 10 venti, 20 venti, 50 venti, 100 venti. Nu, redzat, tad, ko jūs redzat, apstāšos, varbūt uz visām tā bija. Redzat, te ir redzams mums kāds, nu, teiksim, tāds viens no brenda elementiem Ventspils, tad goju parāde, tas uz Dienvidu mola, kas mums atrodas lielā gotiņā, un tā paša Dienvidu mola galā ir vairāk kā 100 gadu veca bāka. Nu, arī pārējos gadījumos ir kaut kādi akcenti, kas saistās ar apmeklētāju mārketingu. Nu, lūk, tagad vajag pastīties, vai ir dabā tāda nauda. Es ceru, ka apsardze te ir. Jā. Nu, rekur. Tā. Man laikam tā jādara. Tā. O! Kolēģi. Tātad tās ir venti. Reku pa 100 ventiem. Tad te kopā ir 10 000 ventu. Tad tas ir nodrukāts un gatavs apgrozībai. Tā varēsiet pataustīt. Jūs varēsiet arī viņus iegūt, bet ne te. Visi klātesošie varēs iegūt šo naudu un ar to norēķināties. Viņa aizsargāta ar manām krūtīm. Nauda ir drukāta uz īpašu papīru. Pagaidām tā ir vienīgā tāda, nu, teiksim, aizsardzības pazīme. Ja būs kaut kādas pazīmes par to, ka nauda tiek viltota, protams, mēs izskatīsim iespēju arī pastiprināt šo te aizsardzību. Nē, nu, zinām, aizsardzība ir, protams, ne tikai mana tā. Jā. Nu, nav paredzēts. Jā, ventus, kā jūs dzirdējāt, tad līdz 1. decembrim var saņemt katrs, kas tur iegriezīsies 300, kā tāds starta nauda, kā dāvana, un pēc tam varēs nopelnīt sociālajos tīklos, veicot attiecīgas, nu, es teikšu tā, daloties savos iespaidos par Ventspilu, veidojot šos te ceļojuma maršrutus un vēlāk arī video filmas un tā tālāk. Nu, to vienu variantu, kāds tagad ir pieejams, te jau jums demonstrēju. Es atklāju, sako, nezinu, Didzi zina? Ja nemaldos, miljons. 1 miljons ventu ir patreiz nodrukāti. Un kur jūs viņus nodrukājāt? Vai to es arī nepateikšu tagad no galas, kurā vietā tieši? Nu, vienkārši mēs ar to nenodarbojāmies, atklāt sakot. Bet tā ir tik slepena informācija, kā jūs saprotat. Jā. Pagaidi, man liekas, ka vai nebija Ņujorkā? Latvijas es zinu, ka Somijā drukā. O, nē, Somija, tas ir pa tuvu. Mājaslapas adrese ir www.ventspils.lv. Un šī ir jaunā mājaslapa, es atvainojos, Visit Ventspils.lv. Un šī jaunā mājaslapa, kur mēs brīnišķīgi varam tagad nodemonstrēt, kā ar klipa konstruktoru palīdzību mēs varam uztaisīt klipu.
Mājaslapa piedāvā jau 4 standarta oriģinālos stilus. Bildes jūs varēsiet iegūt gan ņemot no savu privātā arhīvu, gan izmantojot mājaslapā pieejamo arhīvu, arī no sociālajos mēdījos pieejamā jūsu personīgā arhīvu. Tālāk jūs šo klipu, kad uztaisīsiet, varēsiet tātad piereģistrēt, nosūtīt administratoram, ievadot savu e-pasta adresīti, un jums pa e-pastiņu atnāks atpakaļ unikālais kods. Unikālais kods, ar kuru jūs varēsiet tālāk doties uz Ventspili. Par klipu mēs jebkuram, kas izveidoja klipu, piešķirsim 500 ventus, bet viņus atprečot varēs Turisma informācijas centrā Ventspilī iegūt viņus tātad taustāms uz rokas. Nu, kur tad īsti iztērēt šos te ventus, jo ne tikai viņus ir jāpelna, bet viņi ir arī jātērē. Un, kā pirmo, es gribu piedāvāt jums tātad jau pieminēto planetāriju, kura ieejas biļete uz doto brīdi ir 2 lati no personas. Bet, ja jūsu rīcībā ir 100 venti, tad samaksājot 100 ventus, jums ir jāmaksā tikai 1 Latvijas nacionālās valūtas lats. Tālāk ir iespēja arī ūdens piedzīvojuma parkā norēķināties ar ventiem. Ūdens piedzīvojuma parkā biļete, kompleksa biļete, Aquaparks plus spa kompleks maksā uz doto brīdi 8,60 no personas. Bet, ja jūs rīcībā ir 340 venti, kas ir 40% atlaidi no šīs te latu vērtības, tad jums būs jāpiemaksā 5,20 nacionālos latus. Līdzīgi iespēja ir arī slēpošanas kalnā Lembergu hūte, arī šeit ir 40% atlaidi no pacēlāja, kurš maksā 3 latus, bet ar 120 ventiem, ja jūsu rīcībā ir, jums jāpiemaksā tikai 1,8 lats 80. Bez jau manis pieminētiem Jaunradas nama ūdens piedzīvojuma parka slēpošanas kalna, uz doto brīdi jau var norēķināties ar ventiem Livonijas ordeņpilī, apskatot muzeju, Piejūras kempingā, 20% atlaidi no visiem kempinga sniegtiem pakalpojumiem, arī viesunamā Ostmala un lielākajā kafejnīcu ķēdē Ventspilī T33, Jūras brīzes, Krodergroks un Dons Bazils. Bet jāsaka, ka šis saraksts nemitīgi papildināsies un informācija par to, kurā vietā varēsiet norēķināties ar ventiem, jūs varēsiet iegūt gan Turisma informācijas centrā, gan Ventspils virtuālajā vēstniecībā, kur faktiski savu tādu pilnvērtīgu darbību jau vēstniecības izskatā sāks pēc 49 dienām.